Karinami, pauc, pauc, Karinami, taus, taus, labiteno rūt, rūt, vakarino mūt, mūt, labiteno rūt, rūt, vakarino mūt, mūt. Paldies, Jelizavetai Ivanovai, tā bija lietuviešu tautas dziedāšana ir tāda laba lieta. Aicināsim arī skolotāju Ilzi Dūzeli. Kur tu teci, kur tu teci? Mammas un tēti arī dzied. Gan, kad dziedāja katrs tikai vienu reizi, nevis 3, bet koncerts bija jauks un brīnišķīgs. Un tieši tāpēc es dodu vārdu cilvēkiem, kas klausījās, kā jūs dziedat. Man ir gan žēl, ka neskapēc, trešais cilvēks ir palicis tur pie galda vēl joprojām. Es aicinu un jūs iepazīstināšu ar cilvēkiem, kas klausījās. Tātad vokāliste, soliste, akadēmiskās mūzikas speciāliste, Madara dziedātāja. Jā, jūs nepārklausījāties, viņa ir dziedātāja, bet viņai arī uzvārds ir dziedātāja. Režisore un kustību meistare un skatuves profesionāla pārstāve Ginta Rukmana un mūsu nama māksliniece Maija Avoda. Pirms jūs sākat runāt, es tomēr pavaicāšu arī skolotāju Ilzei, kāpēc tu māci bērnus dziedāt? Tas ir tāpēc, ka tas ir mans hobijs. Patiesībā mans darbs ir arī mans hobijs. Man ļoti patīk bērni, un es pati sevi jūtos vēl kā bērns. Varbūt tāpēc arī mēs saprotamies tā labi. Jums patīk bērni dziedāt? Ļoti labi. Nu tad klausīsimies, ko teiks tie, kas jūs klausījās. Jā, mēs pirmkārt gribam teikt paldies, Ilze, tev. Patiešām. Jo visi tavi bērni, mēs ļoti priecājamies par to, ka tu bērniem esi izvēlējusies, mums šķiet grūtas, pareizi? Ļoti grūtas. Mēs priecājamies par tik skaistu dziedāšanu, ka jūs visus vārdus atcerējāties, un mēs baudījām brīnišķīgas priekšnesumus ar dejām, ar smaidiem, ar skaistām acīm. Tā kā es domāju, mēs varam uzgavilēt visiem dziedošajiem putniem. Un darīsim tagad šādi. Es nosaukšu vienu no jums, un tas cilvēks nāk šeit vidī. Labi? Un pirmo es aicinu Miku Jāni. Lūdzu, iznāc šeit. Iemācījās alfabētu ne tikai noskaitīt, es domāju, ka tu noteikti arī nociedāt. Vai ne? Paldies. Un tāpēc tu esi pati gudrākā dziedātāja. Aplausīt! Uzgavilējam lūdzu Jelizavetai. Savietam. Uzgavilējam esi. Un šķita pati drosmīgākā dziedātāja. Lūdzu. Ja? Katrīna lūdzu. Katrīna vidiņā. Katrīna pagriezies pēc skatītājiem, un tu dzirdēsi, ko es teikšu acīs, jo mēs ieskatījāmies. Tev arī cukurgailīts. Mums prieks, ka tu nesamūsi no tā, ka te gadījās tāda tehniska ķibelīte, un tāpēc mēs sakam, ka tu esi pati brašākā dziedātāja. Lūdzu, paldies tev! Toms, lūdzu, nāk vidiņā, uzgavilējam Tomam. Toms ir ļoti aizrautīgs dziedātājs, un vēl mēs pierakstījām ņam, ņam. Tu tik garšīgi dziedāji, ka arī mums ļoti gribējās. Brīnišķīgi uzbūri to garšīgo vidi, vai ne? Aplausi! Lūdzu, uzgavilējam Valteram.
Valter, nāc vidiņā. Nāc vidiņā. Mēs pamaksim šeit. Valteram, jā. Nu, Valter. Vesels viens pantīņš. Viņš ir pelnījis centīgākā dziedātāja nosaukumu. Lūdzu. Beāta, lūdzu, mums vidiņā. Beāta, paldies par tavu dziesmu. Un savukārt, tu šodien esi iegūst titulu šarmantākā un noslēpumainākā. Tik ļoti mums patika tava dziesma. Paldies. Gabriela, lūdzu. Gabriela ir īsta princese, vai ne? Mums tā likās, bet Gabriela ir vismākslinieciskākā un visgraciozākā dziedātāja. Un ļoti skaisti nodziedāja. Paldies! Aplaudēsim! Uzgadinājam Rūtai, lūdzu. Rūta, mums nāk šeit vidiņā. Rūta, Rūtiņ, lūdzu. Man šķiet, ka kam tu to dziesmu, Rūta, dziedāji? Tev šūpēc dziesmu. Kam tu dziedāji? Par perīti. Jā, bet kam tu to dziedāji? Kuram cilvēkam uz pasaules tu to dziedāji? Liels perītis. Sūtam gaisa bučus mīļās, visi sūtam mammas un tēta atsūtums lūdzu pretī. Un kāpēc vēl ir skatītāji zālē un ir kas aplaudējas, arī pateikšos tiem, kas klausījās jums skatītāji pašiem vecākiem un arī tām dāmām, kas skatījās un vērtēja.